Esiet sveicināti jaunajā Zem3 izlaidumā, un šodien man pievienosies mans draugs Freds. Esmu Freds. Tagad mēs pastāstīsim par mūziku, ko mēs gribam ieteikt. Sākot ar Fredi. Šī mēneša jaunākais singls iznāca no Deftones, My Mind is Holy Mountain. Pirmais singls no viņa jaunā albuma pēc 5 gadiem. Wow! Nākamais būtu Maruģas jaunais singls, Savu Irse. Arī jauns albums top viņiem. Dzird? Tātad es vēlos pastāstīt par King Gizzard. Viņa jaunais albums man nelikās pārāk piesaistoši, bet es vēlējos viņus ieteikt, jo man bija forši iespēja redzēt viņas dzīvajā Viļņā, un tas noteikti bija viens no maniem top 3 dzīves koncertiem, kuriem es esmu bijis. Tātad nākamais albums, ko es gribētu ieteikt, ir Total Eclipse no Billy Cobham. Atpakaļ pie Freda. Ko es gribētu ieteikt, ir 2002. gada albums no grupas Condor 44, Japāņi, saucās DB. Perfekts albums priekš noiza, priekš alternatīvu rock. Mani favorīti, ko es varu ieteikt, ir Cataratas en Siberia singls Sonio que en Immortal. Ļoti forši, ļoti atgriež tev apakaļ uz 2005. gada hardcore, tādu emo, kas vēl ar ļoti tehniskiem elementiem. Baigi labs klausījums, man patīk, paklausos arī. Kā arī 4 on 6, Wes Montgomerys, klasisks džess no 1960. gada. Arī visiem iesaku, topošiem ģitāristiem ir tīpaši. Tātad es vēl gribēju ieteikt Kim Crimson albumu Beat. Vēl ir jauns forši izlaidums grupai Carbon ar single Blindsides. Viņam nāk 3 dziesmu EP, kuram drīzumā jābūt ārā. Un vēl no mazajām grupām es gribēju ieteikt Spurge ar dziesmu And Misery Ends. No filmām es gribēju sākt ar filmu Speak No Evil, un vēl kino es dabūju redzēt Feniķiešu Sēmu filmu, kurus arī ļoti iesaku. No manām rekomendācijām būtu klasiskā filma Casablanca, 42. gada. Šajā mēnesī mēs izvēlējāmies labdarību, Ulubeli. jo šī ir vieta, kur mēs abi esam bijuši, un mēs viņus gribējām atbalstīt. Paldies, ka jūs pievienojāties vēl vienā monotonā epizodē. Paldies, dzird. Paldies arī Fredim par pievienošanos. Kādas ir jūsu domas? Atstājiet komentāros gan savus domas, gan savus ieteikumus citiem, un tiekamies nākamajā reizē.